vai brīvprātīgajai datorprogrammu testētājai Kristīnai Balinskai un suņu trenerei Līgai Zvirgzdiņai Grebinai mēneša laikā ir izdevies bailīgo radu padarīt kaut mazliet drosmīgāku. Dodamies noskaidrot! Atgādinām, ka ķepa uz sirds apmācības projektā Uzmanību dresēts. 3 brīvprātīgie un 3 suņu apmācības treneri kopīgiem spēkiem mēģina 3 patvērsmes suņiem iemācīt labas manieres. Tam būtu jāpalielina viņu cerības atrast sev jaunus saimniekus. 3 gadus vecās suņu meitenes Radas lielākā problēma ir bailīgums. Viņa bēg un baidās no visa, jo īpaši no cilvēkiem. Brīvprātīgajai Kristīnei Radas bailes bija jāmazina ar kārumu palīdzību un jārada Radai labas asociācijas ar atrašanos cilvēka tuvumā. Kā Kristīne vērtē pirmo apmācības mēnesi? Sākumā man likās, ka visgrūtākais būs tas 3. uzdevums, kur jāiet aiz muguras, lai viņi aizietu tiešām aiz muguras pati arī, bet beigās tas mums sanāca diezgan ātri, un tad grūtākais bija tā atsaukšanās skaņa, jo es sapratu, ka es izvēlējos tādu neveiksmīgu skaņu, kur, ja mašīnas brauc, viņi vienkārši nedzird. Kristīne pati ir diezgan mierīga un klusa, tāpēc viņai bija dabiski izvēlēties kādu mierīgu skaņu. No skaņas signāliem es mēģināju to skaņu, bet es viņu nevaru skaļāk un klusāk pateikt. Tāpēc šonedēļ es sāku mācīt viņai hei, jo to var pateikt abās versijās. Klusas šmakstināšanas vietā tagad būs skaļš hei. Bet ko par to teiks trenere? Hei! Hei! Mācis! Līga Zvirgzdiņa Grebina, suņu apmācības trenere. Kinoloģijas jomā profesionāli strādā jau 10. gadu. Profesionālu suņu trenera diplomus ieguvusi Latvijā, Anglijā un Norvēģijā. Specializējas problēmu risināšanā ar bailīgiem, reaktīviem un agresīviem suņiem. Ģimenē ir 2 bīgli – Fonda un Pandora. Jaunais skaņas signāls hei patiesībā ir ļoti labs. Galvenais ieliec arī viņā tādu foršu, pozitīvu emociju. Lai tas nav kā tāds satraucošs hei, bet tas ir tiešām ar tādu pozitīvu enerģijas lādiņu. Jo tajā brīdī, kad suns ir ļoti satraukts, ir krietni vieglāk sunim pārslēgties uz super pozitīvām emocijām. Un tas, ja viņš būs tas hei tāds super hei, tad sunim būs vieglāk no stresa pāriet uz tā, ir forši. Galvenais jautājums, vai progress ir? Vai 3 nedēļu laikā Rada ir kļūsi drosmīgāka? Nāc! Rada! Pašpārliecinātība patiesībā nedaudz. Es redzu, ka viņai ir pacēlusies šī vide. Viņai šķiet ar vien tāda zināmāka, drošāka, jo tā tad sāk kaut kas tikt mainīts viņas tajā apziņā. Tā kā uzlabojums es redzu, vai tu esi novērojusi mazliet lielāku drošības sajūtu viņai ar apkārtējo pasauli, pastaigās ejot? Kādi varbūt ir uzlabojumi pa šo laiku? Kad mēs staigājam, tad mums ir izdevies arī iet gar pašu ceļu. Mums ir pabraukuši pat garām velosipēdisti, skrējēji, paskrējuši, un tad, par cik es esmu blakām, tad viņi diezgan mierīgi to uztver, un viņi nebēg projām. Un tad papildus patversmē arī viņu speciāli dot vairāk uz pastaigām ar citiem cilvēkiem, un kompānijā ar vēl citu suni, ar kuru viņi draudzējas, viņi ir spējīgi iziet pastaigāties arī ar brīvprātīgajiem. Lai gan viss lielais darbs ir koncentrēts uz Radas baiļu pārvarēšanu, parādās arī citas rakstura īpašības. Izrādās, ka Rada ir gardēde. Komerc ražotāju barību viņa ēd, taču skoloties ar to pašu barību viņa īsti negrib. Par baiļu pārvarēšanu Rada vēlas kaut ko citu. Par apbalvojumu es Radai parasti izmantoju gaļiņu vārītu, ko es mājās jau sagatavoju, jo uz to viņu visvairāk atsaucās. Es sapratu, ka dodot gardumus, viņai gardumi patīk, bet nav tik laba atdeve kā ar dabīgo gaļiņu. Tad es speciāli pērku un vāru. Eksperte vēro un vērtē Radas un Kristīnes sadarbību. Tagad pavērojot, kā jūs darbojaties, tas, ko es novēroju, ir, ka viņa tos uzdevumus atpazīst, kas ir ļoti labi. Bet, protams, brīžos, kad viņa ir satrauktāka, tad ir jūtams tas, ka viņa sāk mēģināt aizrauties projām, un ir brīži, kad tu mēģini krietni daudz viņai sekot, tajā brīdī, kad viņa vēl nav tik lielā panikā. Vienkārši sakot, Kristīne ir mazliet par maigu. Meklēsi?
Bija brīži, kad viņa rāvās, un viņa tev teica, es negribu ejam prom, bet viņa bija gatava strādāt, ja tu tā kā apstātos un teiktu, nē, atnāc pie manis, nomierinamies, te ir droši. Suņu apmācības trenere domā, ka mazliet lielāka uzstājība no Kristīnes puses dos labākus rezultātus. Mēs nevaram likt sunim pārkāpt to brīdi, ka viņš ir pilnīgā panikā, ja, jo tad viņš nav spējīgs mācīties. Bet tajā brīdī, kad es redzu, ka suns baidās, viņam ir diskomforts, bet viņš vēl ir tādā apziņas līmenī, viņš ir gatavs strādāt un mācīties, kas nozīmē, ka tev ir ļoti jāsajūt un jāskatās viņas ķermeņa valoda un nav jāskrien uzreiz projām tikko kā viņa raujas. Līdz šim Radai bija jāpārvar bailes no nejauši lielā distancē ieraudzītiem cilvēkiem. Tagad būs jāspēr liels solis uz priekšu. Sunītei būs jāmācās komunicēt ar cilvēkiem. Lai viņa sāk secināt un ģeneralizēt to, ka arī citi cilvēki ir labi. Nevis tikai tu vai patversmes darbinieki, kas ir regulāri viņai zināmi, bet arī tas svešais cilvēks, arī viņš var būt labs. Nākamais uzdevums ir atrast kādu Radai svešu cilvēku. Cilvēkam vajadzēs notupties uz zemes, lai viņš ir mazāks, lai viņš neliekās tik draudīgs. Viņam ir rokās augsts vērtības ēdiens, visdrīzāk gaļiņa, jā, lai būtu maksimāli vērtīgi, viegli arī apēst, nekur nekas neiesprūst. Un tātad viņš neskatoties virsū arī sēdēs ar izstieptu ēdienu, un jūs savukārt ar viņu pastaigāsieties apkārt, sākumā ar lielāku līkumiņu, bet kas ir tev vajadzīgs? Tev noteikti ir visu laiku ar savu ķermeņa valodu jārāda viņai, ka tu gribi iet virzienā uz to cilvēku. Lūk, situācija ar Radai svešu cilvēku. Pirmās reizes Rada iet garām ar milzīgu līkumu. Viņa ir gatava līst pat pa brikšņiem, lai tikai nebūtu jāatrodas svešinieces tuvumā. Nekas, tu paskrien garām. Skrienot, distanci izdodas mazliet samazināt. Jā, atbrīvota pavadiņa, vienu reizīti, tagad atpakaļ. Cilvēks nedrīkst skatīties Radas acīs, tuvoties frontāli, asi kustēties. Katra nākamā reize izdodas mazliet labāk. Tad, kad viņi ir pie tevis drošajā zonā, tad tu vari arī parādīt, rekutam cilvēkam ir gaļiņa, tu droši vari ņemt, runā ar viņu mierīgi, iedrošini viņu, jā, līdz viņa ir gatava ņemt un ēst, jā, kaut vai kaut kādu ēdienreizes devu apēst no tā svešā cilvēka rokas. Ja Rada sastresojas, tad abām atkal ir jāaiziet tālākā distancē. Kā Rada nomierinās, atkal lēnām jātuvojas. Kad Rada no svešā cilvēka vairs nebaidās, tad jāveic kopīgas pastaigas. Skaties, gardumi. Labs jūņas. Jā, labi. Jā. Šajā reizē kārums svešinieka rokās paliek neapēsts, taču progress ir. Rada vairs neiet ar līkumu, bet mierīgi apsēžas blakus. Būtu labi ar katru cilvēku šo te, īstenot vairākas reizes, līdz viņa tiešām jau jūtas gana droši ar to cilvēku, un tad maini, jā, nāc ar citu svešu viņai cilvēku un dari to pašu. Kad Rada nebaidīsies no viena sveša cilvēka, tad jāparāda, ka nekas slikts nenotiek. Ja vienlaikus parādās arī 2 vai 3 sveši cilvēki. Ekspertei šķiet, ka Rada vieglāk pārvarētu bailes, ja Kristīne viņu vairāk iedrošinātu. Tāpēc pašai vairāk jāizstaro drosme un enerģija. Nec pie manis, jā. Dabiska mūsu cilvēku reakcija, vai ne? Mēs aizījām automātiski tajā, kā tagad tikt galā, vai ne? Un tas ir pilnīgi dabiski, bet mēģinām tā, viss. Man ir jābūt maksimāli ar enerģiju un mēģini vienkārši kaut vai tēlot no sevis to enerģiju ārā, līdz tu reāli jūties tā, ka tu vari dabūt to enerģiju. Viņa skatīsies uz tevi un sāks sajust to tavu emociju, ja? Redzi? Skaties. Negribi? Jā. Īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad suns ir sabijies. Tu uzreiz, mēs atkāpjamies, bet aiziet, rekunāčei, atnāc tuvāk, pietur īsākā pavadiņā, viss kārtībā, paglaudi, ja? Mēģini bišķiņ ātrāk to enerģiju pielikt, jo stress ir augsta enerģijas uzbudinājuma pakāpe, vai ne? Attiecīgi pozitīva emocija arī ir augsta enerģijas uzbudinājuma pakāpe, tāpēc ir ļoti svarīgi pārslēgties tieši uz šo aktivitāti tajā momentā. Ideju Kristīne saprot, taču to realizēt nebūs viegli.
Es pēc dabas esmu introverts, tāpēc tas būs grūti. Un es domāju, ka es to labi uztrenēšu arī tajās pastaigās, kad mēs iesim ar citiem cilvēkiem. Jo, kad es mežā esmu viena pati, tad man ir viegli būt ekspresīvai, bet, kad apkārt cilvēki, tad grūtāk. Tāpēc ar to pirmo uzdevumu jau es uztrenēšu to arī sev. Tā kā Kristīnai nāksies laust ne tikai radas, bet arī savu uzvedību. Pēdējais šīs dienas uzdevums ir mazināt radas bailes no nezināmā. Telpā tiek izvietoti dažādi radai nezināmi priekšmeti – lietussargi, spaiņi, apgāsti krēsli, slota. Kristīnai ar radu starp tiem ir jāstaigā un rada pie tiem jāpieradina. Interesi var palielināt ar blakus svešajam priekšmetam nomestu kārumu. Telpā viņai tik slikti neiet ar tām lietām. Tik ļoti nebaidās no tiem priekšmetiem, bet mežā būs interesantāk. Jā, es nezinu, kāda viņai būs reakcija, tāpēc tā ir tāda mistērija priekš manīm. Kas tas ir? Aposti labs suns, jā. Nākamajā raidījumā uzzināsim, kā apmācības mēnesis pagājis Margo no Slokas dzīvnieku patvērsmes. Ai, tu laba. Ja bučas skaņa nesanāk, tad tu uzreiz kaut ko pieliec klāt. Vai suņa pāraudzinātāji nebūs zaudējuši pacietību?